Labība ir nopļauta, tojās ziema, rudens, un šis labs laiks skatīties, kā tad saimnieki sakopuši savas sētas. Un šoreiz neviens cits kā Andris Ārgalis. Pastīsimies, kā viņš te iekopis. Skaties, Spriņģu mūža, kultūra vēsturiska vieta, 1738. gads. Paziet, kas par reliefu? Dīķi, kalni, arti, lauki, viss notiek. Ārgaļa kungu jau mēs visi zinām. Viņš parasti vērtē visu dārzus, bet viņam ir daudz dārzu arī pašam bijuši. Un šoreiz pastīsimies. Labdien, labdien! Raidījums Zaļais dārzs, Edgars. Patieks prieks redzēt. No gadus 7 atpakaļ, es domāju, jāatrod laukos tāda vieta, kur pats stāv kalnu galā un redz panorāmu. Un nevis vakarā 9, bet jā, visu laiku var redzēt panorāmu. Un šeit atbraucot, ļoti iepatikās tā vieta. Un pats efektīvākais bija, ka mazam bērnam man patīk, ka Liepājas vilciens gar pašu pamali apmēram iet, tā kā mazs tāds uzzīmēts. Un tas man piesaistīja, es domāju, vēl spēki ir kaulos, tad apkārtni ir jāsakārto, un tad tiešām var skatīties pa labu un pa kreisi un redzēt vakarā to vilcienu. Tur ir jāskatās, lai kāds apar tos laukus, lai neaizaug krūmpriekš. Jāsaka, ļoti labs saimnieks apkārt. Es arī savu zemīti viņam pienomāju klāt. Un mums tā sadarbība ir ļoti laba. Un kā piemērs ir, ka laba sadarbība ir viņu tāds kopējs dāvinājums man 70 gadu jubilejā, tas lielais akmens. Virs 10 tonnām izskatās. Es domāju, tas ap 40. Bet blakus ir 738. gads. Jā. Tas ir šīs vietas tāds. Tas ir tā Spriņģu mūža. Tā kā es viņu ierakstīju zemes grāmatā, tie politiķi tikai aiz mūžām metasies. Bet tur bija tāda koku mājiņa, kad 20 kvadrātmetri sabrukus, bet nosaukums tam gabalam bija Spriņģu mūža. Kopējā platībā, kuras te frizēju reizi nedēļā no rīta līdz vakaram. Tā ir kopējā 7 hektāri te pļauja. Pirmā lieta, kas man patīk, iebraucamā daļa. Labs zālēns. Jā, kurš ir kopts, droši vien labi drenējoši neteiksim, ka es sevišķi viņu kopu, vienkārši viņš tiek nopļauts. 20 reizes gadā. Netiek ne pienens durts ārā, ne kaut kas tam līdzīgi. Bet, tā sajūta. Bet pļauts tiek reizi nedēļā. Šeit apašai ir baigs spēcīgais māls. Ir māls jums, jā? Te var pilnīgi griezt ar smērēt uz maisi. Māls tā ir laba ziņa daudziem augiem. Ļoti laba augas. Šitie paši skujēņi ir 6 gadu veci. Patīk, ka tie lielie koki, tas piesim, tas lielais saldais ķirs dzeltenais. Tam tur nāk, tā kā tas gatēji, tā principā līst, tā kā tāds sīrups liet. Lapsenim var arī darbs, jā. Un gotiņi tā man ir mantojumā, bija tāda tautas partija. Jā. Lai viņi neapbiežoties pie sevi, viņi savāc. Lovjā nav vainīgi, ka partija slikta, ne? Pa partiju es nemācēšu neko pastāstīt, bet... Mums bija liels sacensība, kurš to govu dabūs, jo vairāk pretendienti. Un es uzsaucu tajā partijai noslēguma ballē orķistru. Un tad pa jums nobalsoja? Un tad es dabūju to govu. Tā kā es viņu vedu cauri, viņi stāvēja Basteika kalnā, tur bija mums birojas, un kā es viņu vedu cauri Rīgai, vai dieniņās, kā mums aplaudēja un signalizēja, un viss bija milzīgā sajūsmā, ka viņš tiek vests projām. Šitā te čupa, es viņu tikai pavirši samet, visa šitā bija nobirusi. Sakarā ar, ka jūs iznākat no rīta un čupa nobirusi, jūs zināt, ka kaut kur ir Itālijā. Jā, kaut kur ir zemstrīze. Ja viņi man stāvēja 7 gadus. Un tagad tieši tajā dienā viņi nobira. Rezonance. Un tad tāds cerindārs. Jā. Nedrīkst uzticēties visiem uzrakstiem, kad pērk kaut kādas tādu materiālus. Visi šitie ceriņi, kas šeit ir nopirkt, lai būtu pa vienam eksemplāram
Viņiem visiem bija tik skaisti nosaukumi. Bet šeit pa visu to baru ir 3 sveiti tikai. Stādījām tāpēc tik daudz visu ko, jo te milzīgi ceļa vēži. Jā, tagad arī jūt. Jā, vasarā nekur pilnīgs bezvieši. Tev visu laiku pūš un rudenī fantastiski. Te var redzēt, kur ieskrieties. Jā. Toties te var viss labs, viss stirdas, viss redzēt. Jā, es uz šitā lauka saskaitīju vienreiz kaut kur pār pa 50 briežus. Un medniekam saka, neticu, ka tik daudz briežu, vai nav kādam ganāmpulks pabeidzis. Viņš saka, cik tu saskaiti? Es saku, kāds 60 varbūt. Viņš saka, nē, dažreiz viņi salās vairāk par 100. Vispār tas kāds iespējams. Tā kā pie jūras, uz kāpes, tas dziļums gandrīz, vai ne? Kad kārtīgas lietas ir, tad viss šitas te pludo. Viņš ir mālaini zemē, ja? Un nesasūcās, ir man bildes, kad viss ir tā kā ezers lauks. Tie augi jau arī jums tādi retie sastādīti. Pastā šitā jau arī nav nekāda parastā, tā ir sudraba kļava, ja? Jā. Skatītāji, sudraba kļavai tā apakš tāda. Vai nu ir sudraba vai nav sudraba, bet pa gabalu ļoti dekoratīva. Lapiņa šķelta. Var pateikt, ka audzētājiem Maksimā pārdeva šitos skaistojas maziņus tādus pa 2 latiem. Šitais no Maksimas, ja? Šitie viss no Maksimas. Un es viņus eksperimentu nolūkā atvedu šitie kārtīgi viņiem sajaucu to mālu un tā. Kompostiņu. Jā, un viņam patīk. Šitā šausmīgi ražo man lieloga korīna, tā man ir no Kalsnavas, jā? Aha, tā jau tāda ābele aizgājis. Jā, un šitā barbele arī rudenī milzu raža. Ir vasaras puķis, ir ziemcietis, ir krūmi, koki, kas ir jūsu vairāk? Man personīgi bija ļoti laba kolekcija un liela bija flokš man patīk. Ja? Biznesa laikā manam bija nozara tuvs narcis. Es jau tagad neesmu atteicis, šitas lauciņu plikietiem man ir vēl kaut pie 100 šķirnēm narcis, gan tur es hūtu. 100 šķirnes narcis. Jā, vēl ir, jā. Nekā netiek vaļā, un tūps arī līdzīgs ir. Bet viņas tad ir tā ieķērušās, un viņas arī kā mīļākā kultūra? Jā, mums bija sadalīts. Sievai bija gladiols un lilijas, un man bija tūps un narcis. Jūs gandrīz visu nosedzot, vēl flokša patika? Jā, mēs diezgan tā bijām piestrādājuši, ka visu gadu kaut ko pārdevām, ne? Man tāds dālies asociējās tīri, ka es pie vecvecākiem Siguldā dzīvoju vasarās, ka vienmēr bija obligāti dālies. Tur bija slavens Werners, kur tajā Krimuldas pusē. Viņa milzu lauku bija. Un jums jau var ilgs laiks pagāja Siguldā? Es Siguldā biedrībā nostrādāju laikam kaut 14 gadus. Un tā paša laika arī par Latviju bija tas spekulantu vadonis. Tie bija labākie gadi. Ja tad bija tiem, kuriem padevās ar puķiem, es zinu, ka arī man vecvecāki bija gan tulpes audzē, gan dārcis audzē. Tad Siguldā jūs bijāt viens no cilvēkiem, kas palīdzēja droši vien cilvēkiem, kuri varēja izaudzēt? Mūsu realizācija bija vienkārši iespaidīga un kādam pastāst daudz jau netic. Bija tāds pat gadījums, kā ar kādu lidmašīnu sarunāja viens audzētājs, populārs, viņš arī šobrīd ir biznesmens populārs un vienmēr presē var pa viņu lasīt. Viņš sarunāja pa vienu bauzām kasti, armijas lidmašīnu, un mēs tūpes ziedus aizsūtījām uz Kazaņu. Un iespaidīgi tas viss tur notikās un tā tālāk, bet tad, kad stāda materiālu sūtīja rudeni un pavasarī, 2 kravas mašīnas gāja uz lidostu. Mēs gandrīz visu Latvijas olu kastes bijām okupējuši un sūtījām sīpols un stādu materiāls. Viena tāds interesanta lieta, tagad viss pļaus ir pilns ar tām Kanādas zeltslotiņām. Bet zeltslotiņu tajā momentā mēs uz Krieviju laidām 30 kapeikas maksāja viens stādniņš. Tad jau te pļaus tik pilns nebija, tad iedomājies, kādas iespējas bija biznē, 30 kapeikas. Daudz jau netic, bet piesiem tie, kam bija fantastiski gladiols šķirnes un tā tālāk. Viss jau bija iespaidīgi. Bet tad jūs esat faktiski caur biedrību, arī es atceros sevi kā puika, es gāju arī Siguldā. Es nezinu, kāpēc tur un kā tur tagad tas liktenis ir, bet ka tur bija tas gan tas dārs, tēlniecība bija. Jā. Mēs sadarbojamies toreiz ar
ar tiem keramiķiem un ļoti labi tā sadarbība. Bija publiska ārtelpa. Un tur interesanti bija mums to dārzu 80 īsti pirms perestroikas lika centrāla komiteja likvidēt. Ja tas ir nepareizs priekšstats. Es nezinu, kāda nepareiz priekšstat. Par to, ka mēs tos puķus milzīgi audzējām un pārtiku neaudzējām. Un mums pat bija pārtikas programma. Man vajadzēja organizēt visiem ābolu un iepirkšanu tajās dārzas sabiedrībās. Jā, tur viņi gan bija sastādījuši tos ābolus un mežonīgus, un mežiņu tur vairāk aud, bet mums vajadzēja iepirkt un realizāciju. Un tad mēs ņemot vērā, lai mūs absolūti nedaudzītu par šito jautājumu, mēs viņus turpat pirkām caurkrastos un turpat grāvīja bērām. Es atceros, ka es kaut kā nokļuvu tajā politikā. Daudz brīnījās, kā man tas tāds atbalsts milzīgs. Bet tas jau bija visu puķkopu atbalsts Latvijā. Viņi taču mani zināja, kā pelēku darbinieku, puķu spekulanti. Ja? Un mēs taču organizējam visu to nosūtīšanu, visu tos pasākumus. Un mums vienreizēs pasākumi bija balvas gadu noslēgumi. Tad skaisti tas izpēc. Kas tik jums te nav? Visu veidu jaspīni un plūšu koks melnais, dzeltlapainais, ja? Jā, ir. Tēdis parādīšu savu galveno bagātību. Labi, skatītāji, galvenā bagātība. Man pamatā pašam patīk vienmēr iekārtot kūti piesim, jo es kādreiz biju lauku cilvēks un ganos gājis. Pēc es iekārtojos, ka man viss ir, mani viss aizstar. Te ir cūkām, teļiem, vistām, trušiem, zirgiem un viss. Viss ir uzdaits tagad vienkārši pilni, bet ja es izvāc ārā, paši nav, tāpēc man ir plastmas. Ir ja viss, tāpēc stirnas un pīles un zosis, ja? Bet, ja vajadzētu, jūs varētu ielaist? Jā, un tad man pēdējā laikā bija ar vienu vairāk brauc ciemiņi, un tad es te kūtiņiem un uztaisīju vēl vienu telpu viņiem gulēt. Ja. Lai guļ kūtiņi. Te vēl ir atkal produkcija, paskaties. Aha. Tā ir visa, ka pēc kāda brīdi jābākas būs iekšā. Un te tas arī man ir glezna galērija, tad apskaties, redzi? Jums kūtī tagad ir, pie cūkām ir portreti. Jā. Tāds es izskatījos 3, 5 vai 40 gadu vecumā. Tur gan mani uztaisīs ir pēc tā revolucionārs. Bija tāds komjaunis, ka padām laikā. Bet tas jau ir politbiroja bilda, ne? Jā. To var likt blakus. Goda dēļ un te paskaties, kā es vēl starsim man noputies, tad te nemaz neredz. Es te parādīs. Paskaties, ka es Rīgā uzdzīvoju. Es redzētu, kāda ir kazino. Paskaties. Jā, tas ir tā kā no mafijas. Mafijas. Viņam bija kaut kādam teātrim vajadzīgs, un tā man sarunāja. Nesamaksāja tikai man par šito pozēšanu. Bildi iedev. Te ir apskaties uz Rīga 800 visi mēri sazīmēt. Es tikai nezinu, kāpēc man tas kaķis uz galvas. Bojārs tas bija mednieks. Bērziņš tas daudz skaisti runāja, tāpēc te burbuļs laiš. Tas kāršs piemērs purgājos, ja? Teik, mums jau, es nezinu, ko, bet man apskaties suns laiz un kaķis sēž. Vēl, laikam tāpēc, ka man ļoti daudz bija kādreiz, pa man rakstot bija par dzīvniekiem. Man vienmēr suņi un kaķi bija. Šitā liepa man ļoti arī patīk. Iespaidīga, liepa ir varana, tā ir daudz gadu. Tā ir veca. Viņa ir diškoks, vai ne? Jā. Valsts nozīme diškoks. Viņa arī aug labi. Šīs te gaišās vietas, ja saskaita kopā, viņa ļoti labi aug. Restamā, jā. Trupīti ir kā jau visām liepām, kurām ir vairāk pa 100 gadi. Pa lielām viņām jau ir trupa iekšā. Jā. Tas ir kā dobums, kur
kādam dzīvot. Man dzīvo šitie. Es pats redzēju, ka tas sermuls vai kaut kas. Jā. Tāpēc jau vecās liepas ir tik svarīgas, jā, bioloģiskajā daudzveidībā arī. Tad tur gan sekspārņi, gan arī 6 gadi hortenzija. Nē, šis mazāks. Es domāju 4, vairāk nav. Tā ir te patīk. Bet ir kūdrā skābā un tā? Jā, nu tad sākumā bija, bet pēc tagad es neko neesmu darījis tur. Sajauc bedrē skābu kūdrā. Jāsaka, ka dažreiz pēc jāņem, zini, šito te zapsūdeni skābu uz leju virsū. Jums arī tādās lauku sētās graudzāles jau nebija, bet jūs viņus liekat iekšā, tas modernais, piestiens. Ir man arī zināmā mērā tāds biznes. Molīnijas vai vispār? Jā, es viņus šeit tad kādam uzdāvinu. Nevar jau teikt, ka es pārdodu, jo tad man uzreiz teiks, ka es ieņemu dienasdienās reģistrējies. Bet es uzdāvinu, un tad, ja bakal pa konjaku samaini, kā mēs tur tā. Un šitie kārkļi jau arī praktiski ar kā 4 gadu atpakaļ, kam iebakstīja, un es tik spēju viņus cirkt. Tie ir tāds pūkains dzīvžoks. Jā. Tās Kanādas zeltstotiņas, kas tika sūtīts pat 30 kapekām. Tās tagad ir, ka pabrauc vietām ir tik skaisti lauki. Ārprāts. Man jau patīk, kā izskatās. Nē, starp citu. Viņi jau invazīvi, viņi ļoti pārņem. Kad bija Rīgas 80 jubileja, pateicoties te zeltslotiņai, mēs visi Rīgu nodekorējam. Viss bija baigiem pušķiem, viss bija no zeltslota. Mēs tur sapļāvām, saviedām, kolosāli nostrādājuši to. Es te atnācu, tāpēc, ka es teicu, te bija tā kā dīķi absolūtais māls. Un tur es neko neuzlaboju. Sastādīju vienkārši skujienes man pa bildiņu māziņa, un kā viņiem te patīk augt vispār. Fonā ir miskantas milzīgas, 2,5 metri, 3 metri, un bārbelē arī. Paskaties, kā viņiem te patīk, ne? Jā. Tā iepriekšējiem saimniekam tā bija vistkūts. Es viņu pārtaisīju par tādu skatu mājiņu. Kad brauc ciemiņu, tad... Es gribēju teikt, tur ir droši vien otrā pusē ir fasāde ar lieliem logiem. Tur ir viens liels logs un balkons. Un tad var iziet un atkal skatīties uz to nelaimīgo vilcienu. Dīķis jau tur bija? Tikai aizaudzis, ja nebija vispār? Nē, dīķis viss bija aizaudzis, tās ir mužas dīķis. Viņš tur vēstos. Un šī galā bija tāda vēl tā peļķa, jo te arī bija aviobumbas. Un tā kā mēs tīrījām tā kāds 4 reizes, ja ne vairāk, mēs dabējām izsaukt sapieris un vēlām ārā lielos artilērijas lādiņus no pagājušā kara. Man šitais ir patiešām, ja viņš ir 2 reiz 2,5, tad mums ir, ja ir 10 kubi vismaz, tad ir vismaz 20, kaut kāds 8 tonnas. Varbūt, kad ir 30. Jā, tā viņi visu es jau tā, jo šodien tie ir vairāk nekā 2, tie ir jau 2,5. Tad, ja viņš ir 15 kubi, tad attiecīgi jau 35 tonnas vai... Tur ceļām krāns lielais, vai ne? Ne, viņi ar 3 lieliem traktoriem. Viņi ripināja šurp. Pa šeit nāca tajā lauku, kuru vidu apmēram bija. Un viņiem ārā bija tikai mazs paulurs. Viņi sākumā domāja, ka paraks. Un pēc tam konstatīja, ka baigais. Tad iztukoja, ka ripinās baigi tālu uz to mežu, jo te jau man zeme. Un tad viss domāja, ka man tā jubileja. Viņiem atrisināja. Jautājumu nav jāpērk. Te būs ceriņu aleja, ja? Jā, bet te baigais ziepsi. Man visi ceriņus nočakarē, zini, kurš? Es te parādīšu, kā man skujens. Stīlis buki nāk bērst ragus. Paskaties, ko viņš man te atkal nodarīs. Tā, tad jā, vārtu nav. Nāk iekšā. Un tas ir beigts jau. Viņš te, kam mīza vairs nav. Jā, pacipresīta ir. Tik forši bija augusies kārtībā. Jā, viņš tiek klāt pie stumba. To viņš arī nočakarēs. Šitā ir goba, ne? Ir. Bet viņai kaut kas viņai nepatīk. Bet kas viņai vēl nepatīk, vai vecums ir, vai... Viens ir rakšanas darba laikā tehnika braukājis, bet katīgi nav arī tā gobu slimība, Holandas gobu slimība. Tas ir vissliktākais. Nākotnē ir tāds druscītiņi. Un te bija baigais negaiss uznāca un te pusi kļauj noplēs. Un zini, tu nolauza tur baigo zaru lielo. Un zini, ko to zaru bija aiznecis? Tur pie tās būdas man dīķi iemecis. Jā, šitā jau var slikti turās. Viņš jau var aiziet, vai ne? Jā. Viņai pat 4 ir bijušas. Bet šitās arī slikti turās.
Un tā ir kļavas bēda. Kļava tāpēc nenodzīvo bieži vien savus 100 vai 150, bet ātrākais. Bet ja viņi savilka to kopā... Viņus var sasiet, bet jāsenta ļoti kaut ko tur augšā. Jā. Tā kaut kā vēl. Jā. Žēl būtu, ka to nopulcināt. Nu, ja jau te tad paliek, ja goba aiziet. Šitas te ir mans sievas darbs. Viņa te, tā kā mēs tos mūrus sākam kārtot, tā viņi pieprasa, lai izmētā viņai akmeņus, un tā viņai te sauc kišmišs. Bet te var redzēt to sieviešu piestienu, kad ir plika zeme, ir uzravēts un tāds, ir vairāk puķu. Paziet, cik taureņi te. Jā. Vasaras puķis pa vidu. Es jau jūtu, ka jūsu piestiens vairāk ir tie apjomīgie stādījumi, un sievietēm parasti ir tā, ka viņām tā krāsa. No šeit Muižkungs skatījās. Pagājušā gadā man te augšā bija lielais pūzlis. Nevar iedot, var redzēt, kur bija pilīmets, ja? Viņš bija šitī te liels. Ar lapsens vai bits? Nē, viņš ir. Ārprāts. Te nevar arī tūma rādīties vispār. Kā viņi tu bija. Un tad uznāca savs, un es vienreiz atnāku, skatās, viss izknāvās. Tad viņi tur nosala, un kāds dzenis, es nezinu, kas viņus bija apēdis. Tad viss tas pūznis te bija lejā. Es biju noskaties, ka Ķīnā ir tāds skatloka, tā kā glezns, ja? Un tagad es skatos, Muižkungs skatās, un tagad glezni man tur ārā. Aha. Tādā mūra izspēks, jā. Jā. Viņam bez 22 gadiem 300 gadi. Nu, iespaidīgi. Neko ir salāsīt vecie ķieģeni. Te jau var jāstāst pēc katras zemestrīces vai... Un citie visi salāsīt, kas apkārt mētājās. Viņas visi savācis. Šitos jāapsedz. Slāk viņi dabū mikrumu, un tad tad salnās sāk drupt. Tā ir vērtība. Manās acīs jau tāds skanīgs vecais ķieģelis ir vērtīgāks. Viņus jau var pārbaudīt. Skatītāji jau droši vien daļa zina, bet tie, kas nezina. Es ar veciem ķieģeļiem aizrāvies esmu. Viņus labi ir uzplaudzināt. Un piemēram šitāds te, ja viņš viss skan, labi, tad viņš ir vērtīgāks nekā jauns. Kāds saka, cik spēks ir bijis vajadzīgs, lai šito sataisītu samūrāt. Kāda meistara remasnieki. Jā, tas kā stūri salikts, vai ne? Tagad... lai kaut ko tādu uztaisītu ar visu mūsu tehniku, neviens nav gatavs to darīt. Kādreiz kokas talažas, zirgs. Jā. Plēs akmeņus, tos, kas saplīs sīkāk, tos ķīļos. Te tas skats uz to mūru tādā leņķītī. Jā. Tādi ķīlēšanas meistari ir tādi norveģi, mēs pie viņiem. Tad viņiem vēl tie vecie meistari, viņi joprojām uz tām klintīm būvē tās mājas, un viņi bez jabas viņas būvē, ka viņi tikai uz ķīlīšiem. Paskaties, tur augšējā daļā tas rozīgais, jā? Kāds viņš tur ielikts, man, ne? Jā, tādi 200 kilogramīgi akmeņi, 300 kilogramīgi. Esmu apmierināts, ka es varēšu izpausties un izplosīties tādā lielākā apjomā nekā mazdārziņā. Nu, ka tāda kulminācija no maziem dārziņiem līdz tiem plašumiem ar vilcienu fonā. Jā. Un ka vilciens ir tā dārza sastāvdaļa. Tā ir. Es jau redzu, kā jūs te stāvat, driblējat bumbu, mētājat un skaties, kā jums brauc, gaidat ciemiņus, ka brauc, vai ne? Un jūs jau redzat 5 minūtes pirms viņi ir ieradušies. Jā, 2 varianti. Ja negrib pieņemt, noslēpjās. Paspēj noslēpties, jā. Tad pamatā es esmu priecīgs, ka man apciemo kāds. Nu, uzspēlējam tagad. Uz mīnusiem? Uz mīnusiem spēlējam. Bomba ir noduls. Sākās. Skatītāji, man jau var bīnos trīpiņas, ja? Jā.
Bet tagad pēdējā laikā vairāk sanāk basketbolu spēlēt, jeb kā? Ko? Vairāk sanāk strādāt dārzā vai spēlēt basketbolu? Nu, kā atbrauc jaunieši, tajā jātur līdzi, jāsēd basketbols. Un atkal, lai galīgi nezaudēt, jāuztrenējas pa kluso. No viens. Spriedze aug. No kāda tālāk pamēģinām, ja? Trīnīt. Apā! Ar to laikam es tev arī apsveikšu. Bet tik vienkārši nepadošu. Es jau dažu gulmus arī esmu nodozījis. Jā. No labi. Es ar to Pusdienas no jums, ja? Jā. Skatītāji. Zaudētais maksā, jā? Super, skatītāji. Jā. Mēs ar jums nākamā sestdiena. 10:30. Tā kā. Paldies. Jā. Paldies. Andrim Mārgalim par viesmīlību. Jā. Visu labo.